This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Chicago Latvian Hour, is paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4144. Čikāgas latviešu radio raidījums 2025. gada 5. maijā. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Baršnī. Vakardien svinējām Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. Tātad iesāksim šī vakara raidījumu ar Latvijas valsts himnu. Dzied Garazara vasaras vidusskolas koris. Dievs svētī Latviju! Dievs svētī Latviju! Klausīsimies tagad ministru prezidentes Evikas Siliņas uzrunu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 35. gada dienā. Dārgie Latvijas cilvēki, mūsu brīvību izpaužam drosmēs sapņot un spējā kopīgi rīkoties. 4. māja balsojums un Latvijas neatkarības atjaunošana pirms 35 gadiem mainīja visas Eiropas vēsturi. Mūsu tautas gribas izpausme bija pārliecinoša un spēcīga. Bet neatkarība nav tikai pagātnes sasniegums. Tā ir mūsu atbildība un izvēles, kuras veicam arī šodien, lai sargātu un veidotu Latviju katru dienu. Svarīgi būt atvērtiem jaunajam, bet neaizmirst to, kas mums ir dārgs – mūsu valoda, kultūra un vērtības. Esam digitāli attīstīta valsts, spējam ātri rīkoties un pielāgoties pārmaiņām, kas citviet prasa gadus. Tas mums dod priekšrocību kļūt konkurētspējīgākiem un tā vairot labklājību. Latvijas spēks ir cilvēkos. Latvija būs tik stipra, cik katrs no mums un visi kopā.
Lai mums pietiek gribas darīt darbus, par ko paldies, teiks mūsu bērni. Sirsnīgi sveicu jūs Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā. Baltie darbi, baltā galdauta svētki, dzied Ilze Prūse. Es apsēdzu savu galdiņu ar balto paladziņu. Es apsēdzu savu galdiņu ar balto paladziņu. Apsēdz Dieviņ manu sētu ar sudraba metelīt. Apsēdz Dieviņ manu sētu ar sudraba metelīt. Klausīsimies tagad Talsu 2. vidusskolas sveicienu, kas skanēja Talsu televīzijā pirms 5 gadiem. Latvijas neatkarības atjaunošanas diena ir viena no skaistākajiem pavasara svētkiem, un kamēr vēl tikai gatavojaties baltā galdauta svētkiem, tikmēr mēs jums esam sagatavojuši Talsu 2. vidusskolas sveicienu kā pārsteigumu. Es esmu akmens, stiprā robežu zīme, varbūt reiz jauns rainis, mani dzējoja.
esmu cilvēks ar latvisku liesmu, mani pamatī spīd sirds balss un dziesma. Es esmu uguns, tā gaisma vārdā, tai kvēlot un nerimt, to paturi prātā. Es esmu uguns, tā gaisma vārdā, tai kvēlot un nerimt, to paturi prātā. Es esmu uguns, tā gaisma vārdā, to paturi prātā. Vēl daudz jāatrīt, iedos daudz, gaisma cels mūs un vienos, kad tevi virs laikiem, bet viesu saros, tu būsi zemē, es būšu tavs karogs. Un tagad klausīsimies valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzrunu Saeimas svinīgajā sēdē vakardien. Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamā ministra prezidents kundze, godātā Saeima, godātie augstākās padomes deputāti, dārgie Latvijas patrioti, mīļie cilvēki. Maija sākums Latvijā mēdz gadu no gada atšķirties. Dažkārt šajā laikā šur tur vēl redzam sniega sagu, bet šogad esam jau piedzīvojuši vairākas vasarīgas dienas. Taču 1990. gada 4. maijā bija jau uzziedējuši ceriņi. Ar violētiem un baltiem pušķiem rokās lepni un cerību pilni cilvēki pie šīs pašas ēkas sagaidīja augstākās padomes deputātus. Tikko pārliecinošs vairākums bija nobalsojis par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Par to mēs sakam paldies tā laika augstākai padomei un 4. māja klubam. Par drosmi, par uzdrīkstēšanos, par varēšanu. Tolaik aiz augstākās padomes stāvēja Latvijas patrioti. Viņi bija parādījuši, ka grib lemt un darīt paši, ka grib runāt latviski, ka grib kopt savu kultūru, ka grib redzēt patiesību, nevis 5 gadus plānus, ka grib celt Latviju, nevis stutēt trūdējošu impēriju. Paldies ikvienam, kas šo 35 gadu laikā sargājis, veidojis un patiesi mīlējis mūsu Latviju. Taču šobrīd mēs dzīvojam trauksmainā laikmetā. Laikmetā, kad baumas, puspatiesības un no konteksta izrauti teikumi burtiski pārņem un stingzina. Gan pasaulē, gan Latvijā. Pasaules drošības un ekonomikas kārtība šobrīd ir brīvā kritienā. Un mēs nezinām, kur un kā šī pasaule piezemēsies. Taču šajā trauksmainajā laikmetā, šajā troksnī mums katram ir jāsaglabā vēsts prāts, jāsadzird pašiem sevi un jāliek pretī konkrēta rīcība. Jā, mums ir daudz draugu un sabiedroto visā pasaulē, bet arī draudzības mēdz mainīties. Un tad, kā tas bija arī pirms 35 gadiem, mūsu stiprais pamats ir mūsu pašu griba, mūsu pašu lēmumi un mūsu pašu darbi. Bet visstiprākais ierocis ir mūsu pašu drosme. Un tā nav atkarīga no citu valstu izvēlēm, jo izšķirošos brīžos mēs esam pierādījuši, ka mums ir viss, gan griba, gan drosme. Tiekoties ar cilvēkiem Latvijā, man nereti jautā, ko man šodien darīt un kā es šodien varu palīdzēt
darīt mūsu valsti stiprāku, drošāku un lielāku. Un katram Latvijas patriotam vēlos sacīt to, ko es esmu teicis bieži. Šis ir mūsu paaudzes izšķirošais brīdis, un ir laiks rīkoties. Jāaudzē muskuļi gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Zemesardze, valsts militārais dienests, dalība civilās aizsardzības apmācībās, vienkārši godprātīgs darbs. Palīdzība tiem, kam neiet viegli. Ja katrs no mums veiks kaut nelielu, bet īstu soli drošāks valsts virzienā, mēs būsim drošībā nevis kaut kad nākotnē, bet tagad. Nevis tāpēc, ka kāds cits tā lems, bet tāpēc, ka tā ir mūsu griba. Nevis kāda cita dēļ, bet tāpēc, ka droša, neatkarīga un demokrātiska valsts ir vajadzīga mums. Un tā būs vajadzīga mūsu bērniem. Mīļie draugi, pirms 35 gadiem mēs spējām vienoties kopīgam mērķim. Mērķim, kas svarīgāks par ikdienas nesaskaņām. Un tas mērķis bija brīva un neatkarīga Latvija. Esmu pārliecināts, ka arī šodien mēs to spējam. Mēs ne ar ko neesam kļuvuši sliktāki. Toreiz mēs tikai nojautām, kā darbojās brīva valsts. Bija daudz ilūziju, kā funkcionē demokrātija. Vien vecākai paaudzei bija saglabājušās atmiņas, kāda bija dzīve pirms okupācijas. Mums toreiz bija sapnis. Bija tikai aptuvena apjausma, kas ir brīvība un kas ir patiesa demokrātija. Un kā šādā valsts iekārtā dzīvot un mācīties no jauna. Kā mācīties demokrātijas pamatprincipus visai Latvijas sabiedrībai. Bet bija pats galvenais – cerība un griba. Mēs esam ļoti daudz sasnieguši, un to nevar novērtēt par zemu. Bet ir arī vilšanās par nepadarīto, par to, ka ne visi sapņi ir piepildījušies. Par nevienlīdzību ir rūgtums, taču joprojām ir cerība. Par labāku nākotni, par drošāku nākotni. Tas, ko mums no jauna ir jāatgūst, ir griba. Griba paveikt lietas. Griba atrast veidu, kā sasniegt rezultātu, nevis ik pa brītiņam aizbildināties, ka kaut ko nevar izdarīt. Šo 35 gadu laikā mēs esam kļuvuši zinošāki. Mēs esam kļuvuši turīgāki. Mēs esam drošāki. Mums ir daudz uzticamu sabiedroto. Mums ir jaunieši, kur okupāciju nekad nav piedzīvojuši. Jaunieši ar apskaužamu brīvības un taisnības sajūtu. Mēs esam auguši te visos svarīgākajos rādītājos. Vienīgi mūsu kļūst mazāk. Tāpēc īpaši paldies visiem vecākiem, kas rūpējas par savu un par visu mūsu nākotni. Par bērniem. Paldies par to, ka nedrošību esat nolikuši malā un kļuvuši par medicīnas, izglītības un pat darba drošības speciālistiem vienā personā. Būt vecākam ir ļoti svarīgs darbs. Un lai šis paldies ir arī kā atgādinājums klātesošajiem, ka mums ir jāstrādā, lai ģimenēm ar bērniem būtu vieglāk un lai vairāk cilvēku izvēlētos arī šo tik svarīgo uzdevumu. Dāmas un kungi, godātie klātesošie, kad Latvija atguva savu neatkarību, man bija 17 gadi. Līdz ar to var pilntiesīgi teikt, kad es augu, tad gan nebija tā kā tagad. Un ļoti labi, ka tā. Ļoti labi, ka tagad mēs izdzīvojam savus sapņus, nevis kāda cita murgus. Laiku, kad es augu, noglabāsim vēstures grāmatās, stāstos un arhīvos. Nekad to neaizmirsīsim gan, lai nekad nekas līdzīgs kā padomju okupācija neatkārtotos. Taču šodien mēs svinam 4. māju, mūsu valsts neatkarības atjaunošanas svētkus. Jo svinēt un priecāties ir tikpat svarīgi, kā sargāt. Satiksim savus mīļos. Apsveiksim arī tos kaimiņus, ar kuriem nekad neesam runājuši. Priecāsimies kopā ar svešiniekiem,
Jo mērķis jau mums visiem ir viens. Mēs neesam svešinieki. Mēs visi esam savēji. Un mēs visi kopā esam Latvija. Priecīgus mūsu brīvības svētkus. Dziesmu Dieviņš bija, Dievs palika, dzied Inga Karpiča. Dieviņš bija, Dievs palika, Dievam gudrs paronīgs. Dieviņš bija, Dievs palika, Dievam gudrs paronīgs. Dievs kokiem bija kastēnā, Dievs vārpīgas tīrumā. Dievs kokiem bija lapas deva, Dievs vārpīgas tīrumā. Augsts bija saulīdē, tas pirmais rīgais ūmīs. Augsts bija saulīdē, tas pirmais rīgais ūmīs. Dievam devu labu rītu, Dievam labu vakarī. Dievam devu labu rītu, Dievam labu vakarī. Dieviņami paprātami mūsu jauka valodī. Dieviņami paprātami mūsu jauka valodī. Dieviņš mani palīdzēja, saimi dieviņai. Dieviņš mani palīdzēja, saimi dieviņai. Gana agri es cēlos, pirms dieviņas vēlāk. Gana agri es cēlos, pirms dieviņas vēlāk. To dieviņi tu cēliesi, kā tev agri vajadzēja. To dieviņi tu cēliesi, kā tev agri vajadzēja. To bērniņi tu darītu, ja es agri neceltos. To bērniņi tu darītu, ja es agri neceltos. Es tev durvju vērījis, es padomādējis. 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 Klausīsimies īpašu sveicienu svētkos, ierakstīts 2022. gadā. Latvijas studentu un studenču korporācijas nepilntiesīgie locekļi apvienojās, satikās un radīja ko vēsturē paliekošu. Mēs esam brīvi, stipri un gudri. Kāds mūs mīl, un mēs mīlam visus. Mums šodien ir svētki, un tā ir tā lieta, pie mūsu galda visiem ir vieta. Jo mums ir daudz laimes, un jums arī, jo mēs esam Latvija, jūs arī. Es arī esmu bagāts, man arī pieder daudz, kad devu zemi manu, par zaļo zemi sauc. Cik vien sētas te zaļas,
klausīsimies Latvijas televīzijas sižetu par 4. maiju un par augstākās padomes deputātiem. Gluži kā pirms 35 gadiem ar skaļām emocijām šodien iznākam no Saeimas nama tika sagaidīti augstākās padomes deputāti. Lai arī 1990. gada 4. maijā sanākušo bija daudzkārt vairāk, bijušie deputāti atzīst, ka šodien viņu īpašā sagaidīšana bijis emocionāls brīdis. To varētu nosaukt par nostalģiju, bet īstenībā tas bija prieks par to, ka ir pagājuši 35 gadi, mēs esam neatkarīga valsts, mēs esam brīva valsts, jā, mums ir savi izaicinājumi, bet es redzu arī jauno paudzi, tos pašus jaunsargus, kas ir gatavi šos izaicinājumus pieņemt, tāpēc galvā es nācu ar ļoti lielu prieku. Tas, ko mēs izdarījām 35 gadu atpakaļ, nav bijis velts, nebūs velts. Godu, ja es zaudējis, daudz tu esi zaudējis. Mantu, ja tu esi zaudējis, neko tu neesi zaudējis. Bet ja drosmi esi zaudējis, tad tu visu esi zaudējis. Bija tā drusku metafiziska sajūta, kā pārceļoties, ka tas laiks paskrējas tik ātri un vispār tas, kas noticis tikai vakar, bet šai starp vakardienu šodien ir paveikts ārkārtīgi daudz. Latvija ļoti mainījusies un Latvija kļūsi, es domāju, skaistāka, bagātāka un arī drošāka visādā ziņā. To jau cilvēkam grūti iedomāties, ka tas bija nabadzības, gan garīgas, gan materiāls nabadzības laiks. Tā bija diezgan baisa okupācija, kad faktiski bija pēdējais brīdis, kad mēs varējām atļauties un izšķirties par to, ka ir jābūt brīviem tagad vai nekad. Augstākās padomes deputātu kluba vadītāja Velta Čabatrēnoka sanākušajiem uzsvēra, ka pirms 35 gadiem bija nepieciešama liela uzdrīkstēšanās un arī drosme. Es it kā ticēju un tomēr ļoti, ļoti baidījos, jo otras reizes un izdevības mums nebūtu bijis. Mēs būtu nodevuši tautu, mēs būtu nodevuši jūs jaunos skaistos, mēs būtu nodevuši paši sevi. Saeima šodien svinīgi tika pacelti Baltijas valstu un arī Ukrainas karogi. Man tad liecīt Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Rakstu raksti un Imants Kalniņš dzied un spēlē dziesmu Rakstu rakstus. Rakstu rakstus izrakstīju, bāliņu gaidīdama, ceļus izpaisīju, kā pupute vaidādama.
mudinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Kā jau pagājušā nedēļā ziņojām, Čikāgas ziņas maija jūnija numurs iznāks šo nedēļu. Gaidiet to šīs nedēļas vidū vai beigās. Paldies! Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību ik katram klausītājam un atbalstītājam. Mēs esam pasaules visvecākie, nepārtrauktie brīvie latviešu valodas raidījumi, un tie skan jau no 1952. gada. Paldies par jūsu atbalstu! Esam saņēmuši sēru vēsti. Šorīt, 5. maijā, mūžībā aizgājis Gatis Plūme. Dzimis 1932. gada 28. aprīlī Valmierā. Piemiņas svētbrīdis būs sestdien, 24. maijā, 11:00 no rīta Ciānas draudzes dievnamā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību Gata sievai Miņonai, brālim Jānim un viņa sievai Žanetei, Gata dēliem Andrejam un Pēterim un visai Plūmju ģimenei, kā arī visiem vīru koristiem, slēpotājiem un visiem Gata draugiem un paziņām. Pieminēsim Gati, dzirdot iemīļoto dziesmu Aijā, ieskaņots 11. vispārējos dziesmu svētkos Čikāgā apvienoto vīru koru koncertā, kurā dziedāja arī Gatis.
Šovasar būs 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tie norisināsies no 5. līdz 13. jūlijam. Bērni un jaunieši ir īpaši sajūsmināti tamdēļ, ka pirms 5 gadiem 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tika pārlikti dēļ Covid, un 2021. gadā tie notika netradicionālā veidā. Galvenais svētku mērķis bija nodrošināt bērnu un skolotāju psiholoģisko labsajūtu, kā arī gandarījumu par paveikto, bet lielais kopkora un deju koncerts nenotika. Notika mazi koncertiņi un uzstāšanās pašvaldībās. Tika izveidoti video materiāli, intervijas, foto, bērnu darbu video izstādes un video priekšnesumi, bet šogad Rīga vasarā dimdēs un skanēs. Lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki pulcēs tūkstošiem koru un vokālo ansambļu dziedātājus, tautas un mūsdienu deju dejotājus, pūtēju orķestru un simfonisko orķestru mūziķus, folkloras kopa un tautas mūzikas ansambļu dalībniekus, akordionistus, koklētājus, jaunos māksliniekus, aktierus, dažādu māksliniecisko kolektīvu dalībniekus no Latvijas un diasporas. Protams, bērni un jaunieši jau tagad gatavojas lielajiem svētkiem. Sakarā ar to, ka pirms 5 gadiem tie nenotika un pirms 4 gadiem tie bija netradicionāli svētki, daudziem šī būs pirmā reize uzstājoties svētkos. Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetu par bērniem Agenskalnā. Skatē aiz muguras otrā pakāpe un dziesmu svētki nopelnīti. Rīgas Agenskalna sākumskolas koristēm arī sirds dzied no prieka. Ticiet, šie 2 gatavošanās gadi nebija viegli. Noķer to pareizo noti, jo dažreiz gribas dziedāt citu un dziedāt ar citiem, bet tev jādzied savējā. Tad, kad ir 8 mēģinājumi, vienmēr nāk miegs un negribas dziedāt. Un par ko tad tu domā, kad nāk miegs un negribas dziedāt? Par gultu. Es arī ceru, ka mēs labi nodziedāsim un mums viss sanāks un mēs labi pavadīsim laiku un būs daudz atmiņas. Es iedomājos, ka dziesmu svētki būs ļoti laba pirmā pieredze. Tas nozīmē, ka tu gribi dziedāt un dejot arī tālāk. Jā. Es domāju, šis, ko esmu dzirdējis, ka tur ir vienkārši tik forši, tu vari beigas svētkos. Tur dejotāji met vainagus un tad viss skatās, un būs ļoti daudz emocijas un forši ļoti. Tas ir enerģētisks tāds lādiņš visam turpmākajam dziedāšanas priekam. Un daudz cilvēku, kas pirmos dziesmu svētkus ir pārvarējuši, tālāk nevar vairs savu dzīvi iedomāties bez skaistiem dziesmu svētkiem. Tāpat dejotājiem stingri sapītas biželes, taisnas muguras, skate nodejota, svētki nopelnīti. Es sagaidu smagu darbu, sviedrus, asaras, bet arī pēc tam viss būs priecīgi un forši pēc tam, kad būs nodejots. Viss būs forši, būs grūti, bet būs interesanti pirmos dziesmu svētkus. Man drusku stress ir, bet tas ir labi. Man patīk. Bet kā tu ar to stresu tiec galā, ko tu dari? Es vienkārši 3 reizes izelpoju un tā kā ir labi. Es novēlētu pavērot lielākos, pavērot vidusskolniekus, kā viņiem mirdz acis un nolemt cieši pie sevis, ka es dejošu vismaz līdz 12. klasē. Es ceru, ka man viss sanāks un es neko nesajaukšu.
un kad mūsu kolektīvam viss izdosies lieliski. Man vienkārši ļoti patīk tā Latvijas kultūra un visi tie deju svēki, kā citi deju arī. Deju ir jāizbauda ar prieku, lai tev pašam prieks, ģimenei prieks un taviem komandas biedriem prieks. Viss kopā izdosies! Tajos sastrēgumos, kas noteikti būs rindās, mums vienkārši jāatceras, te ir daudzi priecīgi mazi cilvēki, kuriem šie ir pirmie svētki. Aija Kīns, Olofs Perševits, Latvijas televīzija. Bet kas ir pavisam unikāli, ir, ka pirmo reizi piedāvās arī akordionu koncertu. Paklausīsimies Latvijas televīzijas sižetu par šo unikālo talantu un jauniešiem, kas spēlē šo fantastisko instrumentu. Savu popularitāti Latvijā akordeons iemantoja pagājušā gadsimta 30. gados, taču dziesmu un deju svētkos līdz šim šis instruments skanēja vien folkloras kopās. Šis gads būs īpašs. Pirmo reizi akordeonistu ansambļi svētkos startēs atsevišķi. Ar lielu pietātu un atbildību muzikanti gatavojas zīmīgajam notikumam. Skates notiek mums. Visi ļoti cītīgi strādā un mācās. Ir tādas skolas, kur ir ļoti maz akordeonu spēlētāju, bet viņi arī mācās partijas un pēc tam sanāk kopā un mēģina un cenšas. Un ļoti interesanti, ka skan katrā vietā bišķiņ savādāk tie paši skaņdarbi. Pirmo reizi visi akordeonisti valstī kopīgā koncertā pulcējās pirms 7 gadiem. Un tad arī sākās ceļš pretim dziesmu svētkiem. Kā novērojusi ansambļa vadītāja, jauniešu vidū izzūd aizspriedumi pret šo instrumentu, tas kļūst populārāks un tādējādi radusies apņēmība vairāk sanākt kopā, izrādīt savas prasmes un pieteikt dalību dziesmu un deju svētkos, kuru plašāk varēs demonstrēt akordeonu spējas. Akordeons ir ļoti vispusīgs instruments. Un īstenībā arī ļoti sarežģīts instruments, ko parasti visi nemaz nenojauš. Jo tie, kas nāk mācīties akordeonu, parasti domā, ka tas ir tā, ar vienu roku, ar otru roku un skanēs un būs ļoti vienkārši. Bet instruments ir sarežģīts, tur daudzas sistēmas jāpārzina, vēl ir gaisa padevi. Mūzikas skolā ir 2 akordeonistu ansambļi, muzicē 18 bērni. Ceļš pie akordeona daudziem sācies atšķirīgi, taču pašlaik šo instrumentu spēlē ar prieku. Mans tētis man teica, ka, lai es spēlētu šo instrumentu, man gribējas pianino, klavieres. Jā, tagad man ļoti patīk. Es redzēju uz ielas spēlējumu akordeonu, man ļoti iepatikās. Es biju ļoti maz bērns tad vēl, un man ļoti iepatikās tas skanējums, un principā vecākiem izdīts, lai viņi man aizved uz muzikas skolu un pastīties, kā notiek akordeonu spēle. Lielākoties akordeonu ikdienā dzirdēt, izņemot muzikas skolā, ļoti reti sanāk. Un, tas akordeonam ļoti specifisks skanējums un dažādi tembri, kurus var izmainīt. Jau māsa un brālis gāja muzikas skolā, tāpēc man vecāki īsti piespieda, lai es arī eju. Bet viņi spēlēja klavierus, un es negribēju klavierus, es viņus dzirdēju gandrīz katru dienu savās mājās. Un tāpēc izvēlējos akordeonu. Viņš, piemēram, atšķiras no klavierēm. Tas, kā tev kreisā roka ir ar pogām, nevis tā kā klavierēs, ka tev viss ir ar taustiņu. Un vēl arī tas, ka vēl ir plēšas, kuras tev ir visu laiku jādomā par tām. Aizgāju uz muzikas skolas, principā atlasi, kad bija ļoti maziņš. Tur vajadzēja plaukšanāk dziedāt. Man pateica, ka es stipri plaukšana, bija stiprs rokas. Piedāvāja akordeonu spēlēt. Es biju maziņš kautrīgs, pateicu jā. Tāds virtuos instruments var ļoti emocionāli spēlēt. Var ļoti daudzveidīgu mūziku atskaņot. Ne tikai viņu instrumentam, bet arī pašiem bērniem šie būs pirmie svētki. Gatavošanās prasa pūles un arī gaidas ir lielas. Es arī daudz mājās trenējos, un tāpēc, manuprāt, tas ir tā. Protams, ir dažas grūtības, grūtākas vietas, kas jau vairāk jāpaskatās, un tad ir tā. Bet lielākoties man šeit kaut kā tiek galā. Es sagaidu lielu pūli un lielu ovācijas. Akordionistiem svētkos būs arī savs koncerts. Tas notiks 11. jūlijā Dailes teātrī. Ilze Vēbere, Ivors Šepickis, Latvijas televīzija.
lai skan autobus debesīs ar savu dziesmu vācelīti. Dziesmu vācelīte, sīkai lakstu krūmiņā, man bija dziesmu vācelīte, sīkai lakstu krūmiņā, nogodroja padomīņā. Nozālītes no maizītes, nogodroja padomīņā. Jau deviņas iedomātās. Brīnās ļaudis dziesmītēji, brīnās manai valodājai. Brīnās ļaudis dziesmītēji, brīnās manai valodājai. Man pašai nebrīnās, redz ar godu staigājām. Man pašai nebrīnās, redz ar godu staigājām. Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetu Trumpa pirmās 100 dienas amatā. Tiek intervēta bijusī čikāgiete Kristīne Bērziņa. Kristīne tagad dzīvo Vašingtonā un ir German Marshall Fund Geostrategy North direktrise.
Mēs esam redzējuši līdz šim ļoti mainīgus paziņojumus no ASV puses, un tomēr ilgstoši tā tendence ir izskatījusies vairāk labvēlīgi Krievijai un mazāk labvēlīgi Ukrainai. Vai tagad pēc Trumpa un Zelenska jau par vēsturiski nodēvētās tikšanās Vatikānā, vai pēc šīm ziņām, ka jau šodien varētu tikt paziņot parakstīt minerālu vienošanos pēc tā, ka tomēr arvien asāki vārdi no Trumpa ir izskanējuši arī Putina virzienā, vai mēs varam runāt par to, ka ir kaut kāds pagrieziena punkts šajā noticis? Ļoti daudz Trumpam ir pagrieziena punkti. Svarīgi šajā administrācijā ir tas, ka ir ļoti nepastāvīga politika. Vienu brīdi būs tarifi, otrādi nebūs. Vienā brīdī Zelenskis ir vainīgs pie kara, otrā brīdī Putins. Dotajā momentā šodien ir pozitīvāka retorika un politika pret Ukrainu. Tiek gaidīts tas, ka šajās dienās parakstīs minerāļu līgumu starp Ukrainu un Amerikas Savienotām valstīm. Vēl, protams, pozitīvāk Trumps ir izteicies par Ukrainu, bet tas nenozīmē, ka nākamnedēļ nevarētu būt pavisam pretrunīga situācija. Un tas ir ļoti sarežģīti Latvijai, Eiropai un pasaulē, tāpēc, ka nevar paļauties uz to, ka šodienas politika būs rītdienas politika un ka būs pastāvīgi lēmumi. Pat ja būtu pamiers, ir grūti saprast, vai tas arī būtu ilgstoši, nevis tikai dēļ Krievijas, bet arī dēļ tā, ka mainās ASV prioritātes arī lielākajā līmenī no pašas vadības. Kudorkungs, ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir paudis, ka tieši šī nedēļa būs kritiski svarīga tajā, vai kaut kas pavirzīsies uz priekšu, vai ASV aizies prom no šīm sarunām. Man šķiet, ka šī nav pirmā nedēļa, par ko tā tiek teikts. Un tomēr, ja tiešām šodien vai tuvākajās dienās nav tik svarīgi tiek parakstīt šī vienošanās starp ASV un Ukrainu, tur tālāk būtu jābūt tā, ka kaut kas tiek gaidīts no Krievijas puses. Jā, GD Vents nevienreiz ir akcentējis tieši šo ekonomisko vienošanos par metāliem un teicis, ka ja šī vienošanās būs, tad de facto tā būs arī vienošanās par drošības atbalstu. Ja? Ne de jure, jautājums, cik mēs varam tam uzticēties, bet katrā ziņā, es domāju, tas dos plusus Ukrainai tādā Trumpa vērtējumā, ja, kas tiešām mainās ļoti strauji. Vladimirs Putins iešāva sev kājā ar to, ka bija tie pēdējo dienu uzbrukumi. Un ir redzams, ka Trumpam bija liels spiediens, viņš nevarēja par to klusēt. Ja tieši civiliedzīvotāji. Jā, tieši tā, civiliedzīvotāji. Es redzu arī tā republikāņus atbalstošajos mēdījos sākās tāds lielāks atbalsts Zelenskim un Ukrainai kopumā tieši pēc šī, jo arī žurnālistiem, tiem, kas varbūt pirms tam tā varbūt melnbaltāk slavēja Trumpu, viņi sāk runāt, lūk, mēs redzam, kurš ir uzbrucējs un kurš aizstāvās, Zelenskis ir gatavs parakstīt. Tas pats arī par šīm 3 dienām 9. maijā saistībā pamieru arī neveiksmīgi Krievijai bija. No vienas puses tas bija piedāvājums, no kur it kā nevarētu atteikties, jo kurš tagad pateiks, ka negrib mieru, bet bija saprotams, ka tas ir tikai saistīts ar notikumiem Sarkanajā laukumā un ka 30 dienas, ko piedāvā Ukraina, kas ir tad labvēlīgāk arī Trumpa acīs, tad Krievija noraida. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar dziesmu, kas ieskaņota 2016. gada 4. maijā Baltā Galdautas svētkos Mozeles krastā. Dzied Luksemburgas folkloras grupa Dzērves. Paldies par klausīšanos! Ar labvakar! Mums arī tam grūti izlāgā.
preceding program, the Chicago Latvian Hour, was paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. You're listening to AM 1240 WSBC Chicago.